Kāds ir ceļš uz šejienu? Bērniem šeit ir pieejams internets, šeit reizē ir arī lasītava. Sveiki visiem vēlreiz! Liels prieks jūs sveikt iespējamās misijas nedēļas ietvaros vienā no pirmajām stundām. Tātad mūsu šodienas stundas tēma ir globālā ekonomiskā krīze un Latvijas vieta, loma tajā. Kā mēs zinām, globālā ekonomikas krīze faktiski sākās Amerikas Savienotajās valstīs. Tas, ko faktiski makleri tajā brīdī darīja, viņi stāstīja, nosacīt pēc māju, procentu maksājumi šī tik lieli, nezinu, $500 nosacīt mēnesī. Ko tie, pircēji mājas sapratā, pēc jums viņi varbūt var atļauties. Tas, kas nevienmēr līdz galam tika izskaidrots, ka pēc gada vai diviem tie 500 pēkšņi pārvērtīsies par 1000 vai tiem pašiem 2000. Tad tā situācija izveidojās apmēram sekojoši. Finanšu tirgus globālais vispār nav skaidrs, vai pilnībā nesabruks. Un nobrūk Islande. Protams, investori sāk tā ar aizdomām raudzīties arī uz citām valstīm, kas kur notiek. Un tad parādās izcils Latvijas piemērs. Latvija, teiksim, ir izcila pēc visiem parametriem. Jāsaka, tas pats valūtas fonds jau no kaut kāda 2007. gada ļoti cieši sekoja līdzi tam, kas notiek Latvijā. Viņi teica, šitas būs case study. Te būs, te tiešām ir jāreģistrē, tad to varēs mācību grāmatās pēc tam rakstīt. Tā apmēram arī bija, jo Latvija principā visu, ko varēja izdarīt nepareizi, laikam arī bija izdarījusi nepareizi. Bet tas, ko īstenībā Maastrichtas kritērija pasaka, budžetam ir jābūt sabalansētam ekonomikas ciklu laikā. Ekonomika jums ir mācījuši? Jā, vienu gadu. Tad par ekonomikas cikliem jums ir mācījuši, jā? Minimāli. Tas laikam te sarežģīt visu to stāstu. Tātad teorija iet apmēram sekojoši, ka ekonomika pa laikiem attīstās cikliski. Tad pēdējo punktu pielika Pareks, kas bija tiešām tāds pēdējais punkts, bija pilnīgi skaidrs, kā ātri vajag miljardu. Tirgi jau vērās ciet bez visa Pareksa, jau samurē bondus mēs nedabujām. Un tajā brīdī pēc būtības Latvijā vairs nebija kur vērsties. Tajā brīdī ir valūtas fonds kā pēdējās instances aizdevējs. Tā kā var teikt, šis pamats finanšu stabilizācijai ir radīts. Ja mēs paši to nesabojāsim, es domāju, mēs arī no šīs krīzes pietiekoši sekmīgi iziesim ārā. Vai jau ir izstrādāts plāni, kā celt izglītību un kaut ko mainīt? Jā, tātad par izglītību. Pirmais, ko es varu pateikt, tas ir kaut kur izplatīts mīts, ka ir, radikāli samazinās budžeta vietu skaits, vai ka budžeta vietu vispār vairs nav. Realitāte ir tāda, ka šajā mācību gadā, salīdzinot ar iepriekšējo, budžeta vietu skaits, tas atvainojas nākamā mācību gadā uz 10. gadu, budžeta vietu skaits ir samazināts par 3%. Kas, būtu bijis labāk palielināt par 3, bet uz tā kopējā krīzes fona 3% samazinājums, manuprāt, ir mazs.